Iepazīstināties ar vecīti un saucam Ziemassvētku vecīti! Vai vēl skaļāk? Super kolosāli! Pagaidām vēl tos, kas skrienat pie mums! Lai pārējie, protams, pievienojās mums! Ir šis vilciens! Bet lai vilciens nenoliet no kursora mums jāmācās, kā to vadīt. Un tad, kad es saku pa labi, tad visi ieliecamies pa labi. Visi pa labi. Un tad, kad pa kreisi, visi liecamies pa kreisi. Ieliecamies. Jūsi! Jāstrāk! Mīļo vecīti, tagad liks darīt tiem bērniem, kas nāks te ciemā? Viņiem būs jāaiziet rūķu skola. Ir 6 uzdevumi lielie, 6 klases tā teikt, un ir vēl viens maziņš papildu uzdevums. Nu, un tad, kad viņi ir veiksmīgi šo te visu izgājuši, tad viņi nāk pie mums ar manu sievu, un viņi ir godam nopelnījuši rūķa, palīga, certifikātu, un arī kaut ko vēl, protams, kā jau tas notiek, kad atnāk pie vecīšu ciemos. Tā kā tā mums te ir. Es gribu jautāt vecenītei, visi vecīši vienmēr viņus slēpj. Kā jums ir sanācis, ka jūs izcelta dienas gaismā? Tas jau laikam vīram jāprasa, kāpēc tad paņēma līdzi, bet es domāju, ka es laikam esmu labākā sieva, tad jau. Nē, zini, kā tas ir, nedrīkst slēpt sveci zem pūru, kā saka vecs sakām vārds. Un šitādu pūru, to galīgi nedrīkst slēpt. Šitik smuku, kuplu un jauku sievu ir jāņem visur līdzi. Un viņi man ir, protams, arī neatsverams palīgs, jo bērnu ir daudz un lai man ir vieglāk. Cik tā saime te ir liela, cik jūs darbojaties par to skolu? Vispār mēs esam 17 rūķi. Un bērni tad mums te izrotē cauri diezgan krietni. Vakar mums bija vairāki simti. Bija, kas nopelnīja to rūķu palīgu certifikātu, tā kā tā mūsu saime aug, un ar laiku es domāju, ka viņi arī varēs būt kārtīgi rūķi. Pirmo reizi Latvijā uzņemšana rūķu Ziemassvētku skolā. Unikāla iespēja pabeidz skolu un kļūsti par Ziemassvētku vecīša palīgu. 21. līdz 23. decembrim atpūtas kompleksā Valguma pasaule. Viss notiek brīvā dabā. Prieks un līksmība garantēti!